Sveiki! Jā, mani sauc Raivis Freimanis, un esmu investors pirmo reizi šajā forumā, un liels paldies, ka mani uzaicināja. Es gan nebiju gaidījis, ka uzreiz ar uzstāšanos un runu, un jā, nedaudz par mani un par to, ko es gribētu šodien runāt. Jā, kā jau Kristaps teica, es vadu uzņēmumu, uzņēmums saucās Intea. Ar finanšu jomu saistība pastarpināta, jo tas, ko mēs darām, mēs palīdzam uzņēmumiem apmācīt viņu darbiniekus, viņu partnerus, viņu klientus, bet tā nu ir gadījies, ka vēl pirms gandrīz 15 gadiem Swedbank bija viens no pirmajiem klientiem, un tad visus šos gadus mēs arī sadarbojamies. Kas vēl ir svarīgi saprast par mani, man ir finanšu izglītība, bet es nekad neesmu strādājis bankā, es nekad neesmu strādājis finanšu institūcijā, un ar savu izglītību pavisam nejauši nokļuvu īstenībā personāla vadībā, apmācībās, un tur arī paliku. Bet finanšu izglītība, protams, ka palīdz. Kā investors es sevi sāku sajust pavisam nesen, ja godīgi, jo pirms tam tas, kas bija, droši vien varētu teikt, ka es biju tā kā investors pēc noklusējuma. Tu sāc strādāt, tev parādās pensiju otrais līmenis, bet tas ir 20, 19 gadu vecumā. Tu vispār pat nezini, ka tur tāds eksistē, bet kaut kas tur sāk krāties, vai ne? Ar laiku, reklāmas gadi iet, tu saproti, ka jāsāk rūpēties par pensiju, tu sāc ieguldīt arī pensiju trešajā līmenī, vai ne? Pēc tam jau dzimst bērni, un tad jau arī par viņu nākotni jāpadomā, bet visā šajā periodā bija tā, kaut kāda naudiņa tur iet, tu kādreiz paseko, vienreiz 2 gados, kā tur ir, tu to nejūti, vai ne? Līdz ar to es sevi par investoru absolūti neuzskatīju. Bet, kad es sāku gatavoties šodienai, un kad man uzrunāja, es tā pati to filmu atpakaļ, un es sapratu, ka īstenībā manas pirmās investīcijas bija super sen. Un tas viss sākās pavisam nejauši, kad man bija 6 vai 7 gadi, tad bruka Padomju Savienība, tad sāka visi braukāt pa pasauli, tad tur atbrauc no dažādām valstīm, tur kaut kāds kapeikas uzdāvina, tur tētis, kaut kādi radinieki, tad jau tur tā burka lielāka, tad tur vairāk parādās. Un īstenībā šīs hobijas man aizvirzīja diezgan tālu, un pirms gadiem, kad bija 2008. krīze, tas ir cik jau gada bija, ap to laiku es sāku ar to nodarboties ļoti nopietni. Un tajā brīdī tā arī sakrita, ka tas bija arī super izdevīgi, jo visi finanšu tirgi bruka, bet tie, kas bijām mēs kolekcionāri, mums viss bija ļoti labi. Mums viss bija ļoti super, jo tajā brīdī kaut kas nosvārstījās, bet īstenībā tā ir paralēla pasaule, un tur pieprasījumi piedāvājumi, protams, ietekmē, kas notiek reālajā tirgu, bet īstenībā netik traki. Par to es varu ļoti ilgi daudz stāstīt. Stāsts nav par to, bet stāsts par to, ka īstenībā mēs investējām arī nefinanšu tirgos, un es arī īstenībā pat arī iesaku, vajag investēt arī citās lietās, savā izglītībā, savos hobijos, tur visur arī ir kaut kāda atdeve, kaut kur materiāli, kaut kur varbūt arī nē. Bet mana svarīgākā investīcija līdz šim ir bijis mans bizness, Intea, ko es pieminēju. Uzņēmums šogad būs 16 gadu. Protams, tajā brīdī, kad tev nav ļoti daudz laika, daudz naudas, tev jāiegulda laiks, vai ne? Un diezgan ilgi mana pārliecība tāda arī bija, ka ieguldot savu darbu, savu laiku, mana vidējā atdeve gadā, ilgtermiņā es jebkuru S&P varu pārsist. Jā. Ar tādu pārliecību es diezgan ilgi dzīvoju, un par to vēl parunāsim. Un visbeidzot, pēdējā finanšu krīze pievērsa mani vēl citai lietai, un tas bija, man liekas, 20. gada novembris. Kad tajā brīdī, kad bija jāsēž mājās, un neko tā īsti nevarēja darīt, un mēs ar sievu, viņa jau kādu brīdi niezēja uz to, ka vajadzētu kaut ko jaunu pamācīties. Un tā es biju skeptisks, jo man ir biznesa izglītība, biznesa pieredze, es negribu vēl kaut kādu MBA un kaut ko tādu. Un tad mums dzima ideja par to, ka varētu pamācīties par vīniem, jo mēs
kaut ko jau neformāli esam darījuši. Mēs vienmēr mūsu atvaļinājumi ir saistīti ar kaut kādām vizītēm uz vīnogulājiem, un jau kaut kādas zināšanas ir. Kaut kādas jau pudeles tā kā jau ir noliktas, un tad mēs sākām mācīties abi divi, un pagāja 3 gadi, un mēs abi dabūjām otru augstāko izglītību faktiski, un esam diplomēti vīnziņi. Un tajā periodā, protams, tu vairāk uzzini, saproti, sāc ieguldīt vīnos. Šī konkrētā pudele, lai jūs saprastu par ienesīgumiem, un es nereklamēju nekādā gadījumā, bet šī Tignanello pudele nopirkta pirms 3 gadiem, pa 3 gadiem vērtība pieauga pa 80%. Tagad, kad ir tarifi un vispārējais, viņas vērtība nokrita precīzi pa 0%. Nu, varbūt tur kaut kādos veikalos vai kaut kā, bet īstenībā ja tu zini to savu jomu un tu saproti, bet tā ir arī akcija tirgū, vai ne? Tas neko neatšķirās, ir tas pats asets, vai ne? Tad šajā jomā ir super daudz dažādi izaicinājumi arī. Tur varbūt nav tā svārstīguma, bet tu vari attaisīt to pudeli pēc 10 gadiem, un tas vīns ir korķēts. Un tad tā aseta cena nokritusies tikko pa 100%. Ja? Tā kā nav tā, ka tur ir riski savi arī ir. Es nemēģinu reklamēt, bet lai jūs saprastu, jā, ka... Un tas bija mans portfelis kaut kādus ļoti daudz gadus, kaut kā mainījās, un uz finanšu tirgiem es nekad neskatījos ar skepsi, bet vienmēr skatījos tā, ka man nav laika tajā iedziļināties. Mani ienesīgumi nav sliktāki. Ja rīt nokrīt kaut kas akciju tirgū, nav tā, ka tas, kas man pieder, nokrīt pat tik daudz, visticamāk mazāk. Varbūt arī neizaugs pēc tam tik traki, vai ne? Tā kā es jūtos ļoti komfortabli. Respektīvi, mana pieeja kā investoram bija, es investēju tajā, ko es labi saprotu, kur man nevajag iet pie kāda analītiķa, es ļoti labi saprotu, kas notiek mācību jomā, kas notiek kolekcionēšanā, bet arī tur jums jāsaprot, ka tas ir, tu specializējies ļoti šaurā jomā. Tu nezini visu, tu zini kaut kādas lietas. Nu, un tad vīns nāca, ka tāds patīkams, jā, patīkama lieta klāt. Bet, vai tā ir laba stratēģija? Un ar laiku un kaut kādām pārdomām un kaut kāda analīze sapratu, ka ne līdz galam. Ka jādara kaut kas vairāk, jo pirmkārt likviditāte. Dažas no šīm lietām ir viena zvana attālumā. Es varu piezvanīt, vai pat tā būtu kolekcija, vai tas būtu par vīniem. Es piezvanu un saku, šis par tādu cenu stundas laikā, un es zinu, ka tas aizies. Nav jautājumu. Bet ļoti daudz no šīm lietām nav arī savs bizness. Ja, protams, tu esi tik liels, ka tu vari iet uz IPO, bet arī tur tā likviditāte, kamēr tu nonāks līdz tam IPO, vai ne, tas ir dažiem uzņēmumiem, tas ir prasījis gadus, vai ne? Tā kā tu īsti nevari, jā, ar šāda veidu portfeli rīt, ja tu pēkšņi izdomā kaut ko izdarīt, vai tev ļoti vajag naudu, tu nedabūsi. Nav tās likviditātes. Tu nevari ar to atdevi realizēt līdz ar ko, kad, ok, man pieauga mans uzņēmuma vērtība pa 10%, 5 no tiem es gribu izņemt ārā, tas ir ļoti, ļoti grūti, vai ne? Kas attiecas uz kolekcionēšanu un to vispārējo, tur ir vēl grūtāk. Tu atceries, kurā vietā, kur tu to nopirki, un tur ir tāda emocionāla sasaiste, jo tie ir dzīve priekšmeti, un katram no tiem ir stāsts, ka tas ir vēl grūtāk, un pat ja tu piedāvā kādreiz kaut ko virs tirgus, tev ir tik grūti morāli no tā atteikties, ka, arī tā. Nu, un visbeidzot, risku diversifikācija, protams. Tur arī ir savi riski, kā ar jebkuru citu ieguldījumu veidu. Tev ir jādiversificē. Tad arī es atkal kaut kādu ideju, sarunu, mārketinga, reklāmu mudināts, sāku saprast, ka īstenībā ka tomēr ir jāinvestē arī finanšu tirgos, lai tas portfels būtu vēl daudzveidīgāks un lai izveidotos tā likvīdā daļa, kuras man nebija. Kur tad es investēju? Un atkal šī nav reklāma. Es nevienu nemudinu to darīt, tas ir mans personīgais stāsts. Vispirms, vissvarīgākais lielākā daļa ir, protams, fondi, kur kā piemērs ir arī Svetbanka Robur fondi, kas man ļoti patīk ar to nenormālo vienkāršību un pārskatāmību. Es saprotu, kas ir par fonds, kur tas ieguldā, redzu visu pagātni, betas, risku līmeņus, visu.
Un man ir ļoti svarīgi, par ko arī runāja iepriekšējais runātājs, ir, kur to naudu iegulda. Jā, nu, es neesmu gatavs ieguldīt biznesos, kas man nav pieņemami morāli, nu, tur tabaka, azartspēles, kaut kas tāds, jā, kur es neuzskatu, tas ir ļoti labi sabiedrībai, piemēram. Tāpat arī dažādi tirgi, geogrāfijas, kuras arī uzskatu, ka es negribu atbalstīt kaut kādas lietas. Mazāka daļa ir akcijas, jā, ir atsevišķi uzņēmumi, atsevišķi gadījumi, kur es ieguldu patiešu akcijās. Es atceros, kā Andris kaut kādā no tikšanās reizēm teica, nevajag baidīties no akcijām. Tas man ļoti, es jau pirms tam biju ieguldījis, bet es ļoti atbalstu šo te domu, ka jābalansē tas risks, ielikt visu vienā akciju veidā, tūlīt Tesla uzliks gaisā, tāpēc visu naudu Teslā ielikt, to es neatbalstu, bet nedaudz akcijas un nedaudz zelts. Atkal skatoties to vēsturisko performansu, uz to, kad ja ir ļoti liela krīze, visticamāk zelts nekritīs tik strauji, ja tev vajadzēs ātri naudu, tas ir ļoti likvīdi, bet tā ir maza daļa. Tiešām maza daļa, tas ir tā, kā saka, ja būs kaut kāda izdevība kaut ko dabūt foršu, tad var to pārdot un nopirkt un tā. Otrs, dažādas, un es skatos ļoti uz nākotnes industrijām, tā kā es pats strādāju diezgan tuvu informāciju tehnoloģijām, tad mākslīgie intelekti, viss, kas saistīts ar cilvēku veselību un visiem tām lietām, un tā kā skatos uz to, protams, dažādas geogrāfijas. Un īstenībā tagad, kad bija nenormāls kritums Amerikas tirgos, tas, ka daļa naudas bija ielikta Eiropā, piemēram, tas kopējo ainu īstenībā tā kā nedaudz izlīdzsvaroja. Tas veids, kā es to daru, tad daļa ir periodiskie maksājumi, un tam es ļoti, ļoti ticu, jo redzot, kā arī, piemēram, visi mani pensiju fondi ir performējuši, tur uzkrājumi bērnu nākotnē, ir skaidrs, ka tu ātrāk iznāks ārā no, teiksim, tiem kritumiem. Man līdz šim ir ļoti, tā kā varētu teikt, veicies, kā tā performance beigās ir bijusi labāka. Tad ir atsevišķas lielākas iemaksas. Tad, kad man parādās brīvi naudas līdzekļi, kaut kādi tur ekstra ienākumi, vai kaut ko neiztērē, vai kaut ko saņem vairāk, kaut kādas prēmijas, neprēmijas, dividendes, tad tajā brīdī es kaut ko nedaudz vairāk palielinu, vai tur, kur jau esmu ieguldījis, vai kaut ko jaunu paskatos. Tā kā faktiski tas ir tas veids, kā es pieņemu lēmumus. Es netērēju ļoti daudz laika. Tas ir maksimums līdz 2 stundām nedēļā. Tas ir šajā periodā, kad viss kaut kas notiek un tās ziņas ir jālasa vairāk, un to ziņu ir arī vairāk. Pirmīt tas bija varbūt pusstunda nedēļā, bijušas nedēļas, kad es vispār nepievēršu uzmanību. Bet šobrīd, protams, ka ir jāseko, gribās sekot, gribās būt tomēr informētam. Un tajā visā es vienalga skatos vairāk uz tādiem globāliem trendiem, nevis kaut kādām īstermiņa svārstībām. Ja Trumps kaut ko tur Twitterī vai X nopublicējas, neskrienu pirkt vai pārdot, tas nav tas mans stils. Citi varbūt ir vairāk spekulatīvi investē. Man ir svarīgi saprast, kur tad globāla ekonomika iet, kādi ir tie riski, kas notiek ar IKP, inflācijām. Tas ir tās lietas, kas nemainās katru dienu, bet tur, protams, ir savas svārstības. Tā kā tās lielās ziņas, tās tādas nevis dramatiskās, bet tādas fundamentālākas, jo dramatiskas ziņas Amerikas prezidents var saradīt 10 reizes dienā, bet lielās ziņas, bet es domāju, tīri no ekonomikas viedokļa, nevis no tā, ka tur Ilons Masks pateica šo vai Trumps pateica šo, bet vairāk vai mazāk, kas notiek ar globālo ekonomiku. Nekādas panikas, grūti, protams, un kā Andris forši parādīja visu to emociju apli, es par to nekad tā neesmu domājis, bet kaut kā, visu laiku mēģināt tur to daļu, kur ir viss tās bailes, bažas, dusmas, tajā neiekrist. Jo investēšanā, kas ir vajadzīgs, ir pacietība. Visi grafiki, visi pēdējo 100 vairāk gadu pieredze rāda, tas ir tikai laiks, kas visu koriģē, visu atgriežās atpakaļ.
Nu, un otrs, jā, spekulācijas. Es neveicu nekādas pirkumus un pārdošanas spekulatīvas. Priekš sevis arī kripto uzskatu par pietiekami spekulatīvu, lai es tajā iesaistītos. Nu, man nav ok, ka tu ieguldi šodien 1000 eiro, rīt tie ir 800, parīt tie ir 1200. Es neesmu gatavs sēdēt uz refresh pogas un pirkt un pārdot. Jā, tas ir tāds, ir arī tādi investori, ir arī tāds veids, kā pelnīt naudu, bet tas nav manējais. Super īsi, jā, tas ir pusotrs gads, jā, līdz ar ko esmu starp tiem, kas ir pirkuši ļoti dārgi. Jā, tā ir, līdz ar ko šobrīd man daudz kas ir sarkanajā zonā, mani tas absolūti nesatrauc. Tas portfelis ir pietiekami, kā es teicu, diversificēts, ir Eiropa, Amerika, dažādas jomas. Svarīgākais tomēr ir bijis, un es domāju, tas, ko es panācu, tas ir to ieradumu investēt. Ja? Es neinvestēju kaut kādas abnormāli lielas summas, man tādu nav, bet tad, kad ir izveidojis tas ieradums un tu paskaties, kāds pusgads pagājis, gads pagājis, īstenībā kaut kas sakrājies. Vislielākā uzvara īstenībā man nāca vakar, kad man bērns atnāca, vecākais, nolika 50 eiro uz galda un pateica, viņš ir gatavs investēt. Un es biju pārsteigts, jo es viņu nemēģinu par šo ar viņu ļoti daudz runāt. Viņš pie manis ir nācis runāt par to, prasīt par to kripto, viņš kaut ko ir dzirdējis, kaut ko tur klasē. Viņam ir 13 gadu, tur kaut ko runā, kaut ko tur redz TikTokā, bet viņam tikko bija vārda diena, kāds tur sadāvinājis naudu, un viņš atnāca, viņš ir sapratis, ka viņš vienmēr iztērē visu naudu tāpat, un viņš zina, ka viņš pats nevar investēt, un tā viņš nolika 50 eiro, pateica, ka nu, tad mēs kaut kādā apsēdīsimies un kaut ko tur paskatīsimies. Jā. Tā kā, nu, es viņu apskaužu. Ja es būtu savus pirmos 50 eiro vai 50 eiro ekvivalentu 13 gados kaut kur ielicis, vai ne, tad šobrīd tā jau būtu ļoti forša summa, bet, nu, nē. Tā kā tā, un visbeidzot, jā, es gribēju nobeigt ar tādu domu graudu, kam es piekrītu, ka principā ir investē nevis tas, kas paliek pēc tam, kad tu esi iztērējis visu naudu, bet ir jātērē nauda pēc tam, kad tu esi kaut ko ieinvestējis. Līdz ar ko viens no maniem ieradumiem ir darīt to mēneša sākumā, tu saņem to algu vai kā, un tad tu ieinvestē, tu to naudu noliec, tā nauda strādā, tu vairs viņu gribēdams nevar aiztikt, un tas man ļoti palīdzēs, ļoti strādā. Tā kā tā. Paldies jums! Jā.